Labrīt, godātie arotbiedrību pārstāvi. Tātad, kā jau Krīgerkungs norādīja, šodienas prezentācijā pieskaršos tiem jautājumiem, kas skar jaunākās tendences valsts ekonomiskajā attīstībā, 2011. gada budžeta sagatavošanas gaita, virkni citus jautājumus. Tātad, redzam šo vēsturisko attīstību, kāda mums tā ir pēdējos gados bijusi, tās krīzes, kuras pēdējā laikā esam pārdzīvojuši, un redzam, ka šī praktiski kopš neatkarības atjaunošanas ir smagākā ekonomiskā krīze, no kuras mēs tikai tagad pakāpeniski ejam ārā. Ko mēs pamatā darām, lai no krīzes iet ārā? Tātad šie trīs galvenie darba virzieni, tātad pirmais ekonomikas izaugsmes stimulēšana, sociālās jomas pasākumu, valsts pārvaldes efektivitāte. Attiecībā uz ekonomiskas izaugsmes pasākumiem, te pirmām kārtām jāmin tie līdzekļi, kas mums ir pieejami kā Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kur mēs esam tos ievērojami pārdalījuši par labu uzņēmēju darbības atbalstam un eksportējošo nozaru atbalstam, gan augstas pievienotās vērtības investīciju programmu, gan jauno produktu programmu, ko mēs tūlīt palaidīsim, gan pagājušā gada jūnijā iedarbinātā eksporta kredīta garantiju sistēma, mikro uzņēmumu atbalsta pakete. Ir vesela virkni instrumenti, kas ir īstenoti un kas, mēs redzam, dod arī atdevi. Sociālajā jomā, protams, te pirmkārt jāmin sociālās drošības tīkls, kas tika ieviests pagājušā gada rudenī, gatavojoties iepriekšējai apkuras sezonai, zinot, kādas būs sociālās problēmas, gan GMI pabalsta palielināšana, izmaksu termiņu pagarināšana, līdzfinansēšana pašvaldībām, mājokļu pabalsta līdzfinansēšana pašvaldībām, veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu pieejamības uzlabošana trūcīgajiem iedzīvotājiem, palīdzību pašvaldībām skolēnu transporta nodrošināšanai, tā pati saucamā 100 latu programma, tātad virkne pasākumu, kas ir īstenot tieši, lai mazinātu sociālo spriedzi. Jūsu pozīciju, ko jūs tagad pateicat, ka algu fondu samazinājums, tas ir it kā tas labs sasniegums konkurences spējai. Arī mūsu uzņēmuma vadītāji, piemēram, man pats direktors cieniski lepojas par to, ka 6,7 miljoni ir, kā saka, samazināti izdevumi, tā skaitā algu fonds, un cilvēki strādā, daži ir neliela slodze pa 3-6 latiem mēnesī. Kā patriotam es prasu, vai tā turpināsies jūsu doma? Te, manuprāt, svarīgi ir tas, lai algu pieaugums būtu samērots arī ar darba ražīguma pieaugumu. Tas ir pamat rādītājs, kas nosaka valsts konkurētspēju. Ja šie rādītāji savstarpēji nav sabalansēti, ja, piemēram, algu pieaugums būtiski pārsniedz darba ražīguma pieaugumu, tādā gadījumā, protams, valsts zaudēja savu konkurētspēju, un to mēs iepriekšējā krīzē pilnā mērā esam redzējuši. Tā kā, protams, ka mums ir jāstrādā pie tā, lai būtu algu pieaugums. Es domāju, neviens nav priecīgs par to, ka ir algu samazinājums, bet šo algu pieaugumu var panākt caur konkurētspējas pieaugumu. Tad tas ir ilgspējīgs, tad mums nebūs šāda veida burbuļi, kuri pārplīsīs, un pēc tam mēs cīnīsimies ar ārkārtīgi smagām krīzēm. Jā, tā kā paldies prezidentam, vai program šodien sasniegt ir ārkas. Jā, un pēc tam, galvenais, ka būs.